Slidot es sāku 5 gados, manuprāt, sporta pilī. Un tad sanāca tā, ka māma mani aizbraucās dzīvot uz Šveici. Un beigās mani paņēma arī līdzi uz turieni, un es sāku hokeju tur spēlēt. Sāku kā aizsargs, un kā visi metieni, kas nāca, man bija tāds pieredums viņus ķert, bloķēt. Un tad vienkārši treneris paprasīja, lai pamēģinu pa vārtsargu kļūt. Māma, protams, uzreiz teica nē, jo tas ir ļoti dārgi, viss ekipējums, tas ir ļoti dārgs pasākums. Bet klubs iedeva uzreiz formu, un tad mēs pamēģinājām. Man tā aizgāja, kad man nebija bail no tiem metieniem. Man patika ķert. Man patika to ripu redzēt un noķert viņu, nevis kā tur aiziet un iesist golu varbūt tās. Sāku 5. vidusskolā pie Girta Udre. Cik gados, ja es atcerētos, 6 laikam. Apmēram, jā, kā aizsargs sāku. Kā tu kļuvi par vārtsargu? Godīgi sakot, no malas skatījos, bija mums citu vārtsargu komandā. Izskatījās baigi viegli no malas, viņiem nekas nebija jāskrien, nekas nebija jādara. Domāju, vajadzētu pamēģināt. Un tad treneris man iedeva vissliktāko formu, jo viņš gribēja, lai es palieku tā kā spēlētājs. Pirmā nakts kā aizsargiem gultā gulēja. Jā, tā arī kļuvu par vārtsargu. Es esmu no tiem klusējiem noteikti vārtsargiem. Varbūt tas ir tas dīvainums. Es neesmu no tiem, kas var atvērties ar jebkuru cilvēku. Vajag iepazīt vispirms un tad lēnām. Man ir tāds raksturs, ka man patīk trakot, man patīk izklaidēties, man patīk jokot, man patīk smieties. Tāpēc arī man ir tā, ka spēle, uzreiz es visu izdzēšu no sava prātā ārā, visu ģimeni, draudzeni, draugus, visas pilnībā izdzēšu ārā un tikai spēle. Tad es ieeju tādā tā kā manējā rituālā, manā pasaulē, kur es tikai koncentrējos un klausos mūziku, un tas arī viss. Vārtsargi, daudz ir māņķicīgi. Tu arī esi māņķicīgs? Jā. No rītiem arī vienmēr. Duša, 2 reizes dušā eju, 1 reizi no rīta. Un tad ir pēc treniņa, protams, ir skaidrs pēc treniņa rīta. Tad ir miegs, atkal duša, augsta. Nekad siltā dušā vienmēr ir augsta duša, lai vismaz pamostos pēc miega. Jā, un pirms spēles arī ir dažas lietas, kā es iesildos. Kā formu valku, tas nekas. Formu valku, kā izdomāju. Bet, kaut kādas savas lietas ir, jā. Man rituāli ir visādi, man viņi ļoti daudz. Parasti ir tā, diena pirms spēles, vakarā es eju karstā vannā. Man, kad es biju maziņš, teica, jo es sāku no kreisās, jo tā kā no kreisās uz labo pusi, bet, atkal man bija jābūt savādākam cilvēkam. Man patīk būt dīvainākam, gribēju tā teikt. Un sāku vienmēr no labās puses. Visu šņoris, slida šņorēt, kājasargus, visu no labās puses man aiziet. Un tad, izejot uz ledus, es uzsitu 2 reizes ar 0 pret ledu. Un tā kā skatos uz debesīm, jo es ticu, ka man tēvs man palīdz. Tad es tā kā parunājos ar tēvu, pirms es apstājos uz vārtiem, es uzlieku krustu uz vārtiem, māmu, tēvs un tā kā dievs, un tad es sāku spēli. Pēc katras spēles, man liekas, to izdari, labi nospēlē. Skaidrs, nākošajā spēlē to pašu izdari un tik slikti nospēlē. Pats nesaprot, darīt, nedarīt, bet tomēr jāpaliek pie sava un jādara tas katru dienu, pirms katras spēles. Savādāk nemaz nevar. Pirmā spēle Šveicē. Atceries? Neaizmirstam. Protams, tas bija Lozanā. Un bija tā, kad es vispār nebiju domājis, ka es spēlēšu. Un izbraukums mums no Lugano uz Lozanu ir 4,5, man liekas, stundas jābrauc. Izkāpu no autobusa un man pateica vienkārši, tu sāc. Pirmo puslaiku es tiešām nervozēju. Bija jāpierod pie visa tā, pie tiem trošņiem lieliem, kas no faniem nāk un pieradu. Un tad vinēju pirmo spēli, pēc tam arī nākamo vinēju. Un šitā 5 spēles pēc kārtas nospēlēju un 4 vinēju, manuprāt.
tā kā debitējusi, man liekas, ka ļoti labi. Nebija uzreiz tā, wow, es esmu zvaigzne? Nē. Avīzes rakstīja, ka es esmu kings, kad Elvis ir dzīvs. To visu, no tā es tiešām arī ļoti baidījos. Kad zinu, kad ir jaunieši, kur ir varbūt tās debitējuši kaut kur, un uzreiz zinu, ka nākamajā dienā tev avīzē rakstīs par tevi. Internetā, Facebookā, visus internetu mājaslapus, neko es neskatījos. Avīzes vispār nelasīju, pat neskatījos. Jā, es savācu avīzes mammai, lai mammai ir prieks. Bet lasīt, skatīties avīzes, es tagad līdz šodienai neesmu neko lasījis, neskatījies, man neinteresē tas. Jo man tiešām bija bail, es negribēju tā, kad es vienkārši tikko uzkāpu uz augšu un uzreiz nokrist uz zemi. Atceries pirmo? Jā, pret Frīburgu uz otrajā periodā ielika. Rezultāts bija 0-4, zaudējām 2-6. Man vispār 3 pirmās spēles, ko es spēlēju, pēc kārtas dabūju labāko spēlētāju. Tas arī no mēdīs. Viņš nesakāp galvā? Nē, es to neņēmu galvā. Tik nesapratu, kāpēc man iedeva. Bet nē, galvā nesakāp, turpinājām spēlēt. Nē, pilnībā nē. Tev lielākā fana ir mamma tev? Lielākā fana? Mamma, jā. Mamma, protams, ir daudz ko darījusi priekš maniem. Mamma, man ir tikai mamma, man tēva nav. Mamma cīnījās par maniem, mamma man izaudzināja mani ar manu brāli vienu pašu. Un lielākais paldies, protams, viņai jāsaka, ka viņa ir izturējusi to. Jo viens dēls hokejs, manuprāt, tas vēl trāks galvā, pat cik ir vārdsargs, man liekas, tā nav viegla padarīšana, teiksim tā, bet jā, mammai ļoti liels prieks vienmēr par maniem. Un pirms spēlēm, dienu pirms spēlēm mēs vienmēr sazinamies, sarunājamies un tā mēs gatavojamies kopā uz spēlēm. Bez viņas nekādīgi nevarētu? Nē. Viņai arī ir savi rituāli. Tagad pēdējās spēlēs viņa man pastāstīja, ka viņa vienreiz nolakoja nagus, tad es arī uzvarēju. Vienreiz viņa nenolakoja nagus pirms spēles, zaudēja. Tāpēc arī tagad viņai ir savi rituāli, es viņai pateicu, man tas nav nekas, tas vienkārši to visu galvā ir. Bet ko darīt? Tagad visu laiku laukos nagus ir. Latvija ir sirds lietas, Šveice ir maizes lietas. Latvijā vienmēr ir prieks atgriezties pie ģimenes, pie draugiem. Šveicē atkal jāstrādā. Latvija, protams, ir mana valsts, bet mājas, pašas mājas, ko es jūtu sirdī, tā ir mana māja Ogrē, protams. Bet arī tur ir tikai Ogre. Rīga man nepatīk. Man nepatīk, kā tur tie apstākļi varbūt tā stāv. Latvija, nav ko man daudz teikt, es būtiski nekad neesmu tur bijis. Es esmu izaudzis Šveicē, var teikt, un uz pusēm. Tā kā man gan mājas ir Šveicē, man pietrūkst jau arī tagad jau Šveici, es gribētu labprāt atgriezties, un es arī gribu tomēr uz Latviju. Mērķis, protams, ir augstākais NHL. Dzīvē jāuzstāda augstākie mērķi. Kaut vai, nesasniedzamie, bet jātiecās uz viņiem. Varbūt sasniegs nedaudz mazāku mērķi, bet tomēr sasniegs viņu. Mērķis, protams, kā jau katram bērnam, ir tikt NHL kādu dienu. Bet skatīties uz priekšu, es neskatos. Es dzīvoju dienu, kā tā būtu pēdējā diena manā dzīvē. Un nedomāju par rītdienu, nedomāju par vakardienu. Domāju tikai par šodienu. Jā, es varu nostādīt varbūt tās mērķi pēc mēneša, bet pēc tam par viņu vairāk nedomāt. Ja es esmu izlēmis, tad es esmu izlēmis un es darīšu visu, lai tiktu uz to.